Nāc man līdzi un es tev parādīšu kruīza kuģi. Iekāpšana kuģī mums ir Romā, pareizāk sakot no Romas piepilsētas Civitavecchia, kas ir apmēram stundas braucienā no Romas. Jāsaka gan, ka izvēloties Romu kā iekāpšanas vai izkāpšanas pieturu nav diezgan ērti. Tai tā, ka uz ostu jābrauc kāda stunda, kas automātiski ir papildus izdevumi un laiks. Vispirms jānodod lielā bagāža pirms check-in kuģī, tad ir pats check-in un esam jau kuģī. Visas process aizņem kādas 15 minūtes. Rindas vispār nebija nekādas, viss ir ļoti labi organizēts. Šoreiz mums ir kājīte ar balkonu, un tas ir vienreizēji. Tā sajūtas, ka var iziet uz balkonu, pasauļoties, paēst brokastis uz balkonu. No rīta pieceļoties jau redzi jauno ostas pilsētu, brīnišķīgie saulēkti un saulrieti akvandieniņās. Kā redzi, kājītē ir viss nepieciešamais. Gulta, vēl viena gulta bērnam, skapis, smuki aprīkota vanas istaba. Drusku atpušamies kājītē un tad jau ejam iekarot bufeti. Cilvēku ir daudz, bet atrodam vietu mūsu 7 cilvēku kompānijai. Bērni, protams, paņem frī un burgerus. Mēs zivtiņu, gaļu, salātus, visu, ko sirds kārojas. Vēlāk ejam apskatīt kuģi, kas kur atrodas, kur ir galvenais restorāns, veikali, teātris un saujošanās klājas. Klāt jau arī ir drošības pārbaude, kura jāaiziet visiem jaunajiem pasažieriem. Kuģis no ostas attiec 7 vakarā, un uz to laiku arī uzkāpjam uz klāju un atvadamies no Romas. Sasveicamies ar citiem kuģiem, kuri arī attietanī pašā laikā, un mūsu piedzīvojums uz 8 dienām var sākties. Juhu! Tā jau pamazām pienāk vakars ar tā izklaidēm. Ejam uz vakara šovu un tad uz restorānu vakariņās. Jauki pasēdēt un dalīties ar mūsu iespējām par kuģi. Ja arī tu gribi izbaudīt satriecošus kruīzus, dod par sevi ziņu.